Partijas biedrenē ministru prezidentei Lemdotai Straujumai un izglītības ministrei Inai Druvietei ir kardināli atšķirīgi viedokļi par obligātu fizikas vai ķīmijas eksāmenu ieviešanu. Tomēr koalīcija šodien vienojās obligāto eksāmenu ieviest pēc 3 gadiem. Kā koalīcijas lēmumu plāno īstenot Druviete, kas uzskata, ka jaunus obligātos eksāmenus skolās nevajag, stāsta Līva Rauhvargere. Neviens nešaubās, ka jāceļ skolēnu eksakto zināšanu līmenis, taču premjeres un citu valdošo partiju ieskats par to, kā šis mērķis sasniedzams, atšķiras no izglītības ministres Inas Druvietes redzējuma. Latvijas televīzijai viņa vēlreiz apliecināja, ka obligāto ķīmijas vai fizikas eksāmenu neplāno ieviest. Uzsvar iesot jāliek uz pašu mācību procesu. Tie būs gan jauni mācību līdzekļi, tas būs atbalsts skolotājiem, atbalsts kabinetu iekārtošanai un arī diagnosticējošie darbi no 8. līdz 11. klasē, lai skolēni un skolotāji labāk apzinātos, ko viņi vēl nav apguvuši, kādas prasmes nepieciešams, kas varbūt jāuzlabo mācību saturā. Un es nešaubos, ka tad, ja mēs veiksim šos atbalstu pasākumus, aizvien vairāk skolēni izvēlēsies šo eksāmenu kārtot. Tikmēr premjere pēc koalīcijas padomes sēdes ziņoja, ka obligātais eksāmens ķīmijā vai fizikā ir konceptuāli atbalstāms, bet tas jāievieš pakāpeniski. Tur ir arī jāskatās, vai visās skolās būs šis eksāmens, konkrēti mūzikas un mākslas skolās un tādās skolās, kur šis priekšmets vispār netiek mācīts. Līdz ar to tehniski ir jāsagatavo šis. Vienošanās paredz, ka bērniem, kuri šobrīd mācās 10. klasē, ir priekšā diagnosticējošie pārbaudes darbi un eksāmens fizikā vai ķīmijā testa režīmā, proti ar iespēju neiekļaut tā rezultātu atestātā. Bet tiem, kuri vidusskolā sāks mācīties šoruden, jau varētu nākties kārtot obligāto eksāmenu. Straujuma norādīja, ka modelim piekritus arī izglītības ministre. Druviete to noliedz uzsverot, mēs motivēsim, nevis piespiedīsim. To ministre šodien pauda arī nozares pārstāvjiem un darba devējiem, taču arī šeit nav vienprātības. Skolotāju arotbiedrība aicina sākt ar izglītības sistēmas sakārtošanu. Mēs runājam par aizberga augšu. Tātad būt vai nebūt eksāmenam. Bet apakšā zem ūdens līnijas izglītības sistēmā saistībā ar šo būt vai nebūt ir daudz risinām problēmu. Kā jau es teicu, gan par pedagogiem, gan par diagnostiku, gan par metodisko atbalstu skolotājiem. Un gal galā skolotāji piesaist šajos priekšmetos izglītības iestādēm. Ziniet, eksāmens nav bubuls, un tas nav vienkārši tā kā nebija cita varianta. Mēs izvirzījām, ka ir jābūt obligātam eksāmenam, lai kaut kādā veidā sākt sistēmu darboties un uzlabotos izglītības kvalitāti. Tāpēc es vēlreiz atgādinu, mēs neesam mežoņi, negribam bērnus mocīt, bet mums vajag viņu zināšanas, un tad tie bērni būs priecīgi un laimīgi. Prognozējams, ka par obligātā ķīmijas vai fizikas eksāmenu ieviešanu vēl gaidāmas nopietnas diskusijas valdībā. Līva Rauhvargere, Garsko Vaļeviskis, Latvijas televīzija.